Godātie uzņēmēji un pašvaldība, man tiešām ir prieks, ka Latvijas laukos joprojām ir uzņēmīgi cilvēki. Tāpēc es gribu novēlēt visiem uzņēmējiem izturību nebūtu nevieglajā periodā, kas pašlaik ir Latvijas ekonomikā. Un katrā ziņā es esmu pārliecināts, ka tieši pateicoties mūsu Latvijas uzņēmējiem, tieši Latvijas uzņēmējiem, ka mums būs iespēja tomēr sakārtot mūsu ekonomiku, lai ir gan ieņēmumu sadaļa un lai valsts un pašvaldība plānotu savus izdevumus gudri un lai tiešām mums budžetā veidotos pārpalikums, ko mēs varētu ieguldīt attīstībā, veidojot infrastruktūru, uzlabojot ceļus, radot darba vietas un tādējādi noturot cilvēkus šeit Latvijā, lai nedotos projām uz citām valstīm. Gudri cilvēki māk radīt gudru biznesu. Un īstenībā tas ļauj iespējas attīstīt varbūt jaunas nozares, kas varbūt Latvijā līdz šim nav attīstītas. Un šeit tātad ir iespējas daudz vairāk ar zināšanām balstītu ekonomiku veidot valstī, un tās ir gan šīs jaunās inovācijas, gan jaunu produktu radīšanas, bet, lai to visu varētu nodrošināt, neapšaubām zināšanas ir pirmajā vietā. Un tāpēc ir būtiski, lai cilvēks mācītos visu mūžu, ne tikai jaunas skolā un augstskolā, bet arī pēc augstskolas beigšanas papildinātu savas zināšanas, jo gudrāks cilvēks, jo gudrāka Latvija.